Un šodien man visvairāk saviņoja visa procedūra ar referendumu. Un ne jau pats jautājums kā un kas un ko, es tikai apbrīnoju šo ārkārtīgo, varētu teikt, maigi viltus informāciju, bet tieši jāsaka, tie ir skaidri un gaiši meli. Viens no tādiem jautājumiem, ko visi te ļoti pieskaita, ka šāda referenduma rīkošana izmaksā 500 000 latu. Bet jautājums jau ir tāds, ko nozīmē 500 000 Latvijas nodokļu maksātājiem. Tas ir aptuveni, tie ir 2 centīmi mēnesī. Ja gadā ir viens referendums, ja ir 2 referendumi, tad 4 centīmi mēnesī. 4 centīmi mēnesī nenozīmē iti neko, jo jebkurš no Latvijas iedzīvotājiem tiešos un netiešos nodokļos pievienotā vērtībā un kas vien nav dažādi naudas ievākšanas veidi, mazāk par 200 latiem nebūs neviens, kurš valstī neiedod par 200 latiem vērtību. Un no 200 latiem rēķinot 2 centīmus, tas taču ir klājas muļķības. Tātad te tiek aptumšot cilvēku prāti, un ja parasa internetā tos dažādos komentārus, tad kļūst žēl un bēdīgi par tiem cilvēkiem, kas saka, to naudu labāk novirzīt veselībai. Ko nozīmē 2 centīmi, kad 200 lati jau tiek iekasēti, tad no tiem 200 latiem vajag runāt, bet nevis no šīm atliekam. Tas ir pirmais jautājums. Un otrais jautājums pats par sevi ir otrs cipars, un aritmētika ir ļoti nesaudzīga. Ja mēs salasam, paskatāmies, kas mums ir parlamentā, tad parlamentā mums ir partijas. Un partijas ne jau visas kaut ko tur spējīgas ir darīt. Ir spējīgas darīt to tikai pusi. Tātad tur ir 2 vai 3 partijas, kurš nosaka toni, un paskatīsimies, kas tās partijas ir. Partijas ir 200-300 cilvēki, no kuriem šajā partijā notikšana ir vienam, 2 vai 3 cilvēkiem, un pārējie ir paklausīgi rokas cēlē, jo ir partijas disciplīna. Tātad mūs pārvalda 200-300 cilvēku vadonīši, ja mēs aritmētiski saskaitam, tad tie būs 10, 15, labi, pieņemsim 20 cilvēki, kuri veido visu likumdošanas procedūru, un tam pretī 10 000 normāli cilvēki, bezparteiski, brīvi domājoši cilvēki ir pa maz, tātad 10 000 pret 20. Tagad ieliek 50 000 pret 20 cilvēkiem. Tā taču ir absolūti negodīga spēle. Kā var tādā gadījumā runāt par kaut kādu demokrātiju, par kaut kādu būtību? Tad šādā gadījumā es vienkārši liktu priekšā drīzāk tādu variantu, kā atnāca Kārlis un pateica, es nosaku. Tad arī, lai viņi saka, mēs diktēsim, ko jums darīt, un viņi tikai uz to iet un mēģina aritmētiski pierādīt, ka tas ir derīgi. Tas ir pirmais jautājums. Un otrais, kas visam tev ir apakšā, kāds ir rezultāts? Kāda ir reakcija? Kā tauta uz to reaģē, tas man visvairāk satrauc, ka neviens pat šito parasto aritmētiku neparēķina. Un neviens nemēģina kaut ko darīt. Tātad, ko tad es aicinātu? Es aicinātu tomēr šī gadījumā tos, kas rīko tagad referendumu pret šo jauno referendumu kārtību, lai viņi iekļautu savā programmā ne jau tikai 10 000 vai 5 000 vai 50 000, bet lai viņi iekļautu savā programmā noteikti arī atgriešanās pie vecā vēlēšana likuma, kur partijas var būt, bet viņam nav nekāda priekšrocība pret visiem pārējiem brīvajiem cilvēkiem.
Tātad tas būtu tas, kas man rūp, un galvenais ir tas, ka cilvēkiem vajadzētu padomāt un saprast, kad ar vienu kaut kādu referendumu, labi, pieņemsim, ka tagad izkaros veco paraugu pa tiem 10 000, bet tie 10 000 jau arī bija tautas smilķošana. Ir jāiet pie notāra, tad, kad iet vēlēt, tad cilvēks aiziet ar savu pasi un novēlē. Kāpēc šiem parakstiem apakšā jābūt notāra parakstam? Tas taču ir absolūtais absurds. Jā, un vēl ir nauda jāmaksā. Un pie tam tā tad visi tie, kas kontrolē šo procesu, ar visu šo var ielikt savus cilvēkus notāriņus un tā tālāk, kuri stieps gumiju, kuri lēnāk gārā strādās un tā tālāk. Tātad tas ir viens no tādiem kavēkļiem, kad to absurdu es nekādīgi nesaprotu. Ja ir savākti paraksti, tad jau vēlēšana komisijas darbs būtu šos parakstus pārbaudīt. Viņi jau nav jāpārbauda visi. Parasti tādā metodē ir statistiskā pārbaude. Pārbaudas saraksti izrādās, ka 2 tur ir no 100 cilvēkiem, 2 ir nepareizi. Nu tad pieņem šādu lēmumu, ka 2% noņem nost no skaita. Un viss, un nav jāpārbauda katrs vēlētājs un katrs saraksts. Tā jau ir statistiski aptverama lieta, jo ja ir runa par kaut kādiem 10 000, tad statistika, te jau ir ar precizitāti ar 1% iespējami. Nu tad ir tehnoloģijas, ir iespējas, un runāt par to, kad kā ir citur un kā nav citur, tad tas ir tas pēdējais punkts, kuru es nevaru nepateikt. Ar to man ir pilna sirds. Latvija un Igaunija, tā bija vecā Livonija. Un vecās Livonijas attīstības laikā, tā kā viņi bija nošķirti no pārējās Eiropas, viņi nebija tikai Eiropas atspulgs, bet viņā bija visaugstākais kultūras līmenis. Ne tikai Eiropā, jeb visā pasaulē. Ar ko es to pamatoju? Latvijā nebija un Igaunijā nebija, respektīvi vecajā Livonijā, jeb Līflandē, nebija analfabētu. Un šodien vēl Vācijā ir laikam kā 2-3% analfabēti. Nu tad kur tad runāt par to, ka šī augstas kultūras un grāmatniecības spējīgie, lasīt spējīgie, rakstīt spējīgie, kas 20. gadā pieņēma likums un visu pārējo, ka tie bija Eiropas kultūras zieds, un tad noniecināt to ieguldījumu, ko viņi deva, un tagad ar 50 gadu padomu sistēmas definētajām smadzenēm mēs mēģinām kaut ko atkārtot. Jā, mēs atkārtojam pilnīgi to pašu, ko darīja Padomju Savienība, kur teorētiski bija ideāla demokrātija. Jūs varējāt izvēlēties savu deputātu un par viņu vēlēt un pie viņa iet sūdzēties, bet tikai aiz visi tā stāvēja čeka ar šauteni, kur jums nedrīkst, jūs nevarējāt darīt to, ko jūs gribiet un vēlaties, jūs bijāt iebaidīti, un jūs arī, ja jūs kaut ko citu darījāt, tad vēlēšana rezultāti tika tik un tā manipulēta un uztaisīta. Nu tā kā bez visas manipulēšanas šodien nav jāmanipulē, jo jums iedod gatavu kaut kādas partijas sarakstu, kur jūs tiešām īsti neziniet, kurš tad ir noteicies, kurš vada visu šo smadzeņu centru, kuri ir tie motīvi, kuru dēļ viņi tur sēž, vai maizītes, jeb desas dēļ, un cik viņam ir radu un visu pārējo, cik ir jāiekārto darbā, un visi šīs problēmas kopā, tās jau nav demokrātijas paraugs. Tātad mēs esam sliktākā veidā, pat neesam teorētiski, ko demokrātija nodrošināja. Padomju Savienība vismaz teorētiski it kā bija demokrātija, un šodien pat teorētiski to nevar nekādā veidā saukt par demokrātiju, kad kaut kādas partijas, es drīzāk teiktu huntas, jo aiz viņām ir arī likumīgā vara un ieroči un policija un vispārējie represīvie aparāti, tie ir šaura klana valdības.
Un parastā nozīmē to mēdz saukt par huntu. Nu, lūk, tas ir tas, pa ko es gribēju teikt, lai cilvēki apzinās, ja nu reiz nāks šāda akcija un ja būs jāpiedalās, tad šoreiz ja nu nevajadzētu gulēt uz lauriem un visiem tiem, kuriem ir galvā kaut kas vairāk nekā biez putra, vajadzētu piedalīties šajā procesā gan organizēšanā, gan arī viņa popularizēšanā, gan arī dodot savas idejas tiem, varētu teikt, tiem, kas ir uzņēmušies šo procesu izdarīt, ar viņiem saistīties un dot savus padomus un dot savus vēlmes. Un šī reizē mēģināt panākt to rezultātu, kāds jau mums bija ar Saeimas padzīšanu un lietasarga revolūciju un visu to pārējo, varētu teikt, ka reizēm jau tā tautiņa atmostās. Un šoreiz es gribētu aicināt, nenoguliet šo pēdējo brīdi.